Nauda. 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 Visai latviešu tautai. Labdien! Sveicināts! Sakiet, ko jūs domājat par gaismas pili? Gaismas pili, gaismas pili tā, ka grāmatām tas ir vajadzīgs. Un, diemžēl, ir sakrituši tā visi ekonomiskie, visi apstākļi, ka tur, kur pašlaik atrodās, biblioteka no tās ēkas liek ārā visas tās grāmatas. Un loģiski, ka viņas nevar atstāt uz ielas, vienkārši sabendēt. Saprot? Bet vai jums tiešām liekas, ka šī celtne ir pašlaik valstī pats vajadzīgākais projekts? Varbūt tā vietā varēja uzcelt vairākus 10 bērnu dārzu, piemēram. Pa bērnu dārzu problēmām tiek domāts, tāpēc, ka vecākiem maksā kompensācijas, kuriem bērnieņiem nav vietas bērnu dārzos, un tā var atrast vienmēr kaut kāds atruns. Un tie cilvēki, kas nodarbojās ar gaismas pils, celtniecības lietām visām, var redzēt, ka viņi krīt par grāmatām un krīt un ceļās. Un nevajag skāties klāt lūdzu latviešu dainām un kultūrai un vispār kultūrai. Nu jā, bet ir jau vēl arī padomā projekts par koncertu zāli. Bet varbūt viņu nevajag celt uz peldošu sūdi Daugavā, bet varētu uzcelt uzreiz uz mēnesi. Un tad tiešām tas būtu vienreizais projekts ar astronomiskām izmaksām un varbūt uz kādu laiku arī būtu miers. Nu, ko lai saka? Tu esi mazs cilvēks. Labi, ka starp mums ir personības, kuras ies līdz galam, un kurām svarīgākais ir nevis nauda, bet gan gaisa. Labi, varbūt tā tiešām nav mūsu darīšana, bet vai jūs, piemēram, nesatrauc tas, ka paredzams, ka no šejienes tuvākajos gados aizbrauks vēl ne tikai 10, bet 100 tūkstoši cilvēku? Jā, vecā pasaka. Zini, es uzskatu, mēs dzīvojam brīvā valstī, demokrātiskā valstī, kuram šeit tā nepatīk un nav grama patriotismu, lai brauc. Daudziem cilvēkiem es redzu apkārt jau šeit patīk un brauc pie mums, un vienkārši jau man liek rīvē kanti drusciņi. Es dzirdēju, ka meitenēm pat gribās, lai brauc no dienvidiem džekšu. Sakiet, jūs vispār kaut kas uztrauc? Jā, uztrauc tādu tā kā tu. Laurim Reinikam bija dziesma, ņem to visu vieglāk. Ko tu bāzi savu degunu, ko tu urķējies, strādā vienkārši. Mārtiņš Freimans nesen bija viens raidījums, tas ir foršs čalis, viņš pateica tā, ka šitie, kas uz visiem mulda, viņiem ir vienkārši kompleksi un nav nauda psihiatram, un tad uz visiem mulda un mētā viss ar tomātiem, un tu esi viens no tiem, tev kompleksi ir vienkārši. Хочешь жить, умей вертеться, gribi kruta dzīvot, jāmāk grozīties. If you want to live a cool motherfucker life, you must be a hustler. Par ko balsosiet nākamajās vēlēšanās? Nu, tu zini tā, ka, protams, maniem favorītiem ir bijušas šādas kļūmes, bet viņi jau šobrīd ir vajadzīgās izmaiņas savās rindās un izdarīs arī līdz nākošajām vēlēšanām vēl visu to, ko vajag. Un uz nākošajām vēlēšanām jau startēs pavisam citā gaismā. Plus, es arī redzu, kad parādās jauni spēki, kur ir tiešām var redzēt apņēmības un cīņas pilni cīnīties pret visām nelikumībām. Tā kā par ko balsot būs. Un faktiski sanāk tā, ka balsošu par tiem pašiem. Sakiet lūdzu, vai jums acīm priekšā nav tāda kā migla? Kā tev šitas pašam nenoriebjās? Ļauj man dzīvot. Хочешь жить, умей вертеться, gribi kruta dzīvot, jāmāk grozīties. If you want to live a cool motherfucker life, you must be a hustler.